Čau! Mums bija tas Retrofests 1. novembrī. Tāds festivāls, kur krogu ir vecas retro konsoles, skaļa mūzika. Bet festivāla laikā man pienāca mans čoms un iedomājās ar konsolēm, kurām visām kaut kas jāizdara. Un pēc tam viens cits čalis, kurš arī piedalījās Retrofestā, man atsūtīja kasti, kur atkal konsole ir čupā. Visu laiku kaut kas notiek, visu laiku kaut kas ir čupā, visu laiku kaut kas ir saplēsts. Paralēli tam es esmu šajās dienās salabojis vienu PlayStation 4, kurā sīči bija sabāzuši monetas sidīrumā, un tur vajadzēja iztīrīt un pastu nomainīt. Vispār es gribēju vakar pieķerties pie šī video, bet nobruka trauķenu, un es ar savu dēlu kopā viņu izjaucu, saliku atpakaļ, un viņi vienkārši strādā no tā brīža. Forši ir risināt problēmas, kuras nevar atkārtot. Man izmet no virtuves, pie kā es paliku. Trauķenu salaboju. Un, jā, pats sliktākais, es iekonservēju mocu, visu ziemu ir klāts sniegs, motocikla video vairs nebūs, ceļojuma nebūs, dzīve ir viena depresija. Bet štruns par visu, taisam vaļā tās kastes, es riktīgi gribu redzēt. Es sākšu ar to, kur atsūtīja Džeks. Baigo pārsteigumu nebūs, jo es zinu, kas tur ir iekšā. Tur iekšā ir Famicoms, Japāņu žilitons, kuram ir iesprosts nepareizās polaritātes baroklis, un viņš beidzās. Bet vēl viņš teica, ka viņš pieliks iekšā kaut kādus kārtridžus, un man ir aizdoma, ka tie kartiģi ir tā kā man, pavisam. Bet ar ko man šis patīk? Tāpēc, ka man patīk, ka cilvēki neizliekās, kas ir noticis. Tā kā bija ar to PlayStation 4, kur sīkajai jau fāterim neatzīstās. Viņš saka, disks nelasās, un kā viņš lasīsies, to ar centiem es pielādēju visu to Blu-ray romu un noķīlētu visu zobrati. Šeit vismaz cilvēks atklāt pasaka, es savārīju to un to, skaidrs, es uzreiz skatīšos, kas ir ar elektrībām, visdrīzāk vispārējais ir kārtībā, vai arī ir nodedzis. Bet man patīk, ka nemuldu. Es saplēsu, es nodedzināju, miers, forši. Vafeļpanna. Es gan neesmu pats baigais vafeļfans, bet es šķiet kaut kādu novērtētu. Es varētu tagad muldēt, kā ierakstiet komentāros, vai jums garšo vafeles, lai algoritms atpazīst mans video, bet reāli pie kā es visu algoritmu. Kartriķi. Tā, to es apstīšos pēc tam. Famicoms un baroklis. Tā, Pro Wrestling. Super. Bet tieši šito laikam es neesmu redzējis. Tas nav tas, kur tie mazie apaļie cilvēciņi sitās. Tas ir kaut kas bišķiņ nopietnāks. Par lore, kaut kas. Šīs kastes nāk no Japānas un attiecīgi čalis dabūna boksus ar japāņu lietām, un tāpēc es neko par viņām gan nezinu. Plus ārpusē, mīnus iekšpusē, blablabla, AC adapter. Nekas, vienalga. To viņš dabūs apakaļ, to es baigi nečekošu. Famicoms nejāgā svaigs. Viss tik forši, un atkal redzi viņi dils tādās svītrās. Es nesaprotu, dēļ kā tas ir. Korpus ir negaidīti brīnišķīgs. Vienkārši super. Man piekodināja netaisīt nekādas modifikācijas, nekādus AV, neko nelikt iekšā. Starp citu svētdien es biju Palādījumā uz Kraftwerk koncertu. Nenormāli patika. Es tikko pats sev tādu restaurēju un AV modu iebūvēju. Tāpēc, lai nočekot, vai viņš strādā. Kā es nočekošu, vai šis strādā? Labi, par to satraukšos pēc tam. Visdrīzāk es sameklēšu, man ir pilns veciem televizoriem tieši šobrīd no tā retro istabas pasākuma, un attiecīgi es gan jau kāds no viņiem varēs to RF vadu saprast. No sākuma jāpaskatās, vai te kaut kas uzreiz ir acīm redzami nosvilis. Manējais arī skrūvējās šitā pie korpusa. Es jau neatceros, ir pagājušas kaut kāds, dažas dienas, bet man ir tā īstermiņa atmiņa. Bet tas arī nav baigi traki. Iedomājies, kāds tev stāsta kaut kādu pilnīgi idiotismu, šausmīgi ņirdz un rāda ar pirkstu uz tevi. Un tas nozīmē, ka tu to darīji. Priekš kam tad pašam atcerēties? Bet superīgi Famicoms. Iedomājies 14 skrūvis un visas vienādas. Tā, es uzreiz gribētu izraut kontrolierus, jo viņi šajā pasākumā nepiedalīsies vispār. Un kas mums ir? Reset poga. Ai, vēlns, vēl divas pogas, un tad viss jāvēl kāds lāsts. Tā, uz pašas pamatplates nekādu degumu neredzu, bet kā ar Ļeņina mauzolejā, ja neizskatās miris, nenozīmē, ka dzīvs. Šis kondiķis ir viss, beidzies, un sprieguma regulētājs. Es nemaz nečakarēšos tur līst iekšā. Es negribu pārāk daudz laika tērēt visādiem štruntiem. Ja tu redzi, ka uzreiz kondiķis ir beigts, tad uzreiz viņu nomainīšu.
Tad pastīšos pēc kondiķa nomaiņas, ko dara sprieguma regulētājs. Un principā tad tikai iešu tālāk un pētīšu tālāk, kas ir kas. Stulbi, būtu forši, to kameru būtu ieslēdzis, bet... 1000 mikrofarāds 6,3 volti. Varam mēslu kasti vaļā. Normāli cilvēki jau visu sāsortē pa smuko. Zivniekam jau viss vienkārši kaudze. Bet 1000 neizklausās kaut kas, kas man bieži. Kāpēc man ir trāvas pārvedi? Nē, tie ir kaut kādi citi sūdi. 330 ir skaisti. 1000 mikrofarādi 10 volti. Pēc kājām var redzēt, ka kaut kas ir jauns. Ja firma ir laba, tad nekas, ka viņš ir lietots. Es šeit tad no kaut kā kādreiz izskrūvēju tos kondiķus. Bet ja firma ir sūds, 1000 mikrofarādi 16 volti. Varētu ielikt arī tādu konservbuņģu iekšā. Jauna nezināmas firmas 100 mikrofarādi. Ja tādus 10, visus paralēli, un tev ir tāda granāta ar kondensatoriem. Moška var. Protams, ka viss nevar būt pa vieglo, testeriem beidzās baterija, tā, beigtais kondiķis, lai gan es zinu, ka viņš ir beigts, ko tur ņirgāties, nekas nav palicis tevī. 619 mikrofarāti, bla, 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 kaut kāds vēlos ISA 0,1, ok. 619, nu tieši kā līdz pašam galam, labi. Tā, kā viņš tur izskatās? Normāli. Man liekas, ka manējam nebija ne tik daudz skrūvju, ne vispār lietu tik daudz. Te kaut kā viss smuki pareizi un kvalitatīvi, ne tā kā es esmu pieredzis. Tā. Tas, kas man interesē, ir, vai sprieguma regulētājiem ienāk 9 volti un paliek par 5 voltiem. Power. Es jau nezinu, kā viņš ir ieslēgts vai izslēgts. Labi. Starp citu, viņam rekur ir powers. Viņam, nē, ir sarkana uzlīmīta muldu. Tagad viņš ir izslēgts. Labi. Rekur augšā jūs kaut ko redzat. Mēram elektrības. 9 ienāk. Sprieguma regulētājiem 9 ienāk. Es tikai sajaucu polaritāti. Un cik viņam iziet ārā? 5, 65, padaudz, bet labi. Ok. Izskatās, ka Es pameklēju internetā, un Redditā cilvēki saka, ka šitos Japāņu Famicomus uz palu televizoriem palaist vispār nevar. Tas ir pilnīgs ūdens, var palaist. Bet ne baigi forši un ne visi televizori. Visur internetā, kur es atradu, viņi saka, ka šie te Famicomi, viņi strādā uz 95. un 96. kanālu. Un ar to es gribu teikt, tie kanāli, kur tu regulē, tā kā ārēji pieslēgtu antenu. Es nezinu, kā tas pareizi latviski saucās. Man par patīkamu pārsteigumu es atklāju, ka šis te Panasonic televizors ir viņam RF štepsels aizmugurē. Es domāju, ka man ir pirmais pasaulē televizors bez RF konektoru, ārējās antenas. Un skaties. Viņš rāda briesmīgi, nenoliedzami, protams. Pirmkārt, tas ir 78. kanāls. Otrkārt, šeit vados viss ir uz puņķiem, protams. Šits ir labs, ne? Man nav tāda štepseļa. Un tad šitiem te krokodiļiem galā svētais trikolors. Bet es patiesībā nedomāju, ka labāks kabelis kaut ko mainīs, un jo vairāk tas nostiprina man pārliecību, ka, ja tu dabūni šitos vecos Famicomus, oriģinālos Japāņu, viņiem ir jātaisa tā modifikācija, jo viņš pat šeit uz normāliem televizoriem īsti nebūs lietojams. Un tad es atradu, izrādās ir tāda štēle, Kriks ražo, ir tāda kompānija Kriks, viņi piedāvā nemodificēt konsoli, bet konsoles šajā te kartridžu portā spraužās tāda kartridžu pārēja, kurai virsū spraužās atkal tas kartridžs, un tai pārējai aizmugurē ir vats, kas iet uz televizoru. Un viņš uzreiz rādīs RGB, bet tur ir divas problēmas. Pirmkārt, viņš ne visiem modeļiem strādā, un tad tev jātais vaļā un jāskatās, kas pa modeli. Un otrkārt, viņš maksā 150 eiro, kas
Labi, bet mans uzdevums bija parādīt, ka konsole strādā. Skaņas nav, un internetā arī saka, pat ja tu atradīsi uz pala televizora šo te video signālu, skaņas toči nebūs. Un tur gan visi piekrīt, un skaties, es griežu skaļāk. Nekas vispār nenotiek. Viņam skaņas ir kaut kādā tādā frekvencē, ko šie televizori vispār nesaprot. Nu ko, reāls prieks, viens kondensators un viss. Izrādās, ka, ja tu nomaini polaritāti, izšauj vienu kondiķu un nekas tur baigi, nekas drausmīgs nav nodedzis. Es esmu kaut kur internetā dzirdējis par nodegušiem procesoriem, bet man šķiet, ka, kāpēc, lai viņi nodegtu? Varbūt, ja tas kondensators saīsinās ar zemi, bet tāpatās pārsvarā jau tie proči ir aizsargāti ar visādām diodēm, nezinu. Katrā gadījumā Famicoms strādā, viņš ir salabots, bet pirmkārt man viņš jāizskrūvē cietots, kad es gribu pastīties to spēli uz savu Famicom. Tag Team Pro Wrestling. Šitādi keksi, kaut kas kaujās, augšā rakstīs 13 lielā. Rekā viņš izskatās uz AV moda. Kur ir skaņa? Kas jādara? Tā, es varu kaut ko sist ar vienu pogu. Un kāpēc mani visu laiku piekoja? Tā, var piepauzēt? Sviest. Tu man vienkārši pazemošana. Jau tiešām rekur kameras operators apakšā. Es kaut ko izdarīju, kaut ko labu. Skaties, es atkal sidīšu. Izskatām ārā. Skatītāji visi izskatās pēc ķēmiem. Es atrāvos ar ķebli. 2 pogas jāspiež. Es varbūt vēl pat vinnēšu. Es uzvarēju. Saka, es uzvarēju. Winner is Ricky Fighters, time 1 minūte 21 sekundi. Japānas rankā es esmu 2. Tam vajadzēja būt sumo. Kas tālāk notiek? Player ready. Man ir rīktīga aizdoma, ka šī spēle vislabākā būs 2 spēlētājiem. Kad tu lēnām var saprast pogas un saprast, ko kurš dara. Bet pagaidām šovakar viss. Nākošais video būs šajās brīvdienās pēc pāris dienām nedaudz līdzīgs šim, kā jūs teicu, maisis ar konsolēm, bet jūs neticēsiet, ko man prasīja tām konsolēm izdarīt. Bet par to pēc tam tiekamies. Čau! Džeks, čalis ar tādu niknēmu, kas prasīja man viņa konsoli salabot. Vecīt, tu esi iespraudis 2. kontrolieru vadu 1. vietā. Tev vats 1. kontrolerim nāk uz 2. un 2. uz 1. Viss strādā pareizi, bet es konstatēju tikai pēc tam, kad bija aizskrūvējis, un tās ir 14 skrūvis.